Sveika, sveika, Santa! Sveika, Sniedze! Prieks tev redzēt! Jā, un es esmu supervizors, sistēmiskais, gribu teikt, kočs, bet sistēmas sakārtojuma vadītāja, arī sistēmiskais kočs un sistēmiskās filozofijas piekritēja. Jā, es esmu Santa Laiboviča, sistēmisko sakārtojumu vadītāja, sistēmiskais kočs un apmācību vadītāja. Un šodien mūsu tēma. Šodien mūsu tēma no citas perspektīvas ir paskatīties uz to, par ko mēs negribam runāt. Jā, šī tēma ir tāda, par kuru nav viegli runāt, un es domāju, tad, ja mēs būtu tādā kopējā musturī, tad mēs labprāt arī par viņu nerunātu, vai ne? Jā, jo sistēmiski saka arī parasti tā, ka vajag paskatīties, kur ir noslēpumi. Ja? Vispār tas ir kaut kas, par ko tādā lielā apziņā sistēmiski visi ir vienojušies nerunāt, paturēt klusumā, noslēpumā, nepieminēt, izvairīties, izslēgt, Jā, neskatīties. un šodien mēs runāsim par traumu. Un ne vienkārši par traumu, par ko, starp citu, šodien diezgan daudz runā, gan sociālos tīklos, gan aizvien vairāk grāmatas par šo tēmu ir, ja? Bet mēs runāsim par traumu citā perspektīvā, plašākā perspektīvā. Mēs runāsim par to traumu, kas tiek mantota no paaudzes paudzē. Un paskatīsimies uz šo fenomenu, kā tad tas īsti notiek, kas īsti notiek, kā mēs varam saprast, ir vai nav. Ja? Vai tiešām man ir kāda mantota trauma? Un šeit man uzreiz jāizdara tāda remarka par to, ka patiesībā man šķiet, ka mēs katrs sevī nesam vairākas traumas, ko mēs esam mantojuši. Bet par tam pakāpeniski pieskarsimies Jā, tam. jā, jo tāpēc, tad, kad es ieskatos teorijā, tad man ir jāsaka, nu jā, nu viennozīmīgi, nu pēc būtības, vai es vispār varu būt bez traumas iepriekšējās paudzēs, paskatoties uz vēsturi, ja? Un kaut kur šim vārdam šī pieskaņa ir vienkārši radusies no tā, kā viņi lieto sociumā, kā šis vārds izskan. Ja? Bet tā pēc dziļākās būtības man ļoti patīk, kā Gabors Mata par to runā, kad viņš saka, trauma nav notikums. Nu, nav ko pārmest otram. Tu tur esi traumatizēts un tāpēc tu tur tāds esi. Ja? Trauma nav notikums. Trauma ir tas, kas ir palicis tevī. Var sakot, tā ir reakcija uz šo notikumu, ja, jo ir notikums kā fakts un ir mana iekšējā realitāte, kā es reaģēju uz šo notikumu. Un vēl interesanti, ka par patiesu traumatisku notikumu kļūst tāds notikums, kur ir apdraudēta dzīvība, vai kaut kādā veidā es sajūtu, kad ir kaut kāda dzīvības draudi. Un parasti šī ir tā pieredze, kas tiešām rada traumu. Jo, kā tu saki, šodien trauma pa labi, pa kreisi, visi traumēti, ja, bet nevienmēr tas, par ko mēs runājam, tiešām ir šī traumatiskā pieredze. Un ja mēs patiešām par traumatisko pieredzi runājam, tad tas ir ļoti dziļi un ļoti uzmanīgs jautājums, ļoti uzmanīgi pieejams Jā, jautājums. jā. Un man pašai ir bijis ļoti palīdzoši tiešām Gabora Matas grāmatas, kur viņš arī tādā vienkāršā valodā viņš pasaka, nu pēc būtības tas ir tas, ka līdz dienai X es esmu sniedze, un ja tajā dienā kaut kas notiek, tad šīs traumas ietekmē, šī pārdzīvojuma ietekmē, es mainu savu uzvedību. Es vairs neesmu tā sniedze, kas bija pirms dienas X. Ja manī Jā. ir kaut kas būtisks mainījies, esmu kaut ko nu, es vairs nedaru tā, kā es nedarīju agrāk. Es vairs neatļauju sev just tā, kā es atļāvu sev just agrāk. Ja. Mm. Un tad nosacīt tā dzīve sadalās posmā līdz šim notikumam un pēc šī notikuma. Kaut kas vairs nekad nav tā, kā kādreiz ir bijis. Vai ne? Un te ir arī īstenībā tā ļoti interesanti, kad mūsdienās, nu, bet šis ir ļoti filozofiski. Mēs varam pateikt, ka mūsdienu paudzes dzīvo ļoti lielā mierā. Pēdējais karš bija pirms 80 gadiem. Nu, es tev nepiekrītu šoreiz, ja, jo tu redzēji, kas notika tajā brīdī, tā, kad sākās Ukrainas karš.
Es nezinu, Jā. kā tas bija priekš tevis, bet es personīgi pat sajūtu ļoti lielu trauksmes sajūtu, un tas, kas pacēlās augšā, bija ļoti neadekvāti lielāks nekā tam, kas notika patiesībā. Jo sajūta bija drīzāk, ka tas notiek tepat aiz durvīm, lai gan skaidrs bija, ka tas notiek Ukrainā. Bet tas trauksmes līmenis, kas pacēlās, bija skaidrs, ka tur nāca augšā arī atmiņas par to, ko vecmāmiņa bija stāstījusi jau, un tas viss momentā paceļās tā kā tāda virtenīte. Faktiski ir tā, ka ķermenis neapzināti noreaģē uz to, kas notiek apkārt. Mm, Jo ar prātu es jau ļoti labi saprotu, ka es neesmu tajā valstī, kur tas notiek. Bet šī trauksme, tas viss paceļās manā ķermenī, un mans ķermenis reaģē. Un, tad mēs arī varētu filozofiski no sistēmiskās puses pieiet ļoti daudziem trauksmes signāliem paudzē, kas ir līdz 35 plus. Ja? Jo, nu, teiksim, cilvēki, kuriem ir, man nav statistikas datu, tikai tik daudz, cik es esmu dzirdējusi, kur vairāk runā par mūžīgu trauksmi ikdienā, ja, un par veģetatīvo distoniju. Tur ir tāds īpatsvars, kuru vecumu cilvēki par to vairāk vai mazāk runā. Un tāpēc šādā konceptā, ja es paņemu, ka mēs tā kā dzīvojam daudz mierīgākā laikā, kādēļ ir tik daudz trauksmes mums apkārt? Un ko mēs, jā, šis ļoti labs jautājums. jā, un kā mēs uz to varam paskatīties sistēmiski, jā, kas varētu būt izraisījis šo trauksmi. Un ne par velti mūsdienās radusies jauna zinātne, nevis ģenētika, kas pēta, ko gēns nodod, bet epiģenētika, kur epiģenētika runā par to, ka ir palaidē mehānisms, kas palaiž gēnā ierakstīto slimību vai kādu citu simptomu. Un šis palaidē mehānisms, tas ir reakcija uz to, kas notiek apkārt. Mm. Un man nāk prātā viens pētījums, ko es lasīju grāmatā, latviski iztulkojot sauktos. Tas nav sācies ar mani. Tas Ne? nav sācies ar mani, jā, grāmatā, man liekas, šķiet, arī tāda ir. Un tur bija aprakstīts ļoti interesants pētījums ar pelēm. O, ļoti interesanti, jo peles ir pēc savu orgānu izvietojuma uzbūvēts ļoti līdzīgs cilvēkam un zina, kas ir labums. Tas, ka viņas Nu, ļoti ātri vairojās, un līdz ar to mēs varam diezgan ātri novērot vairākas paudzes. Nu, tie ir, ja es no tāda sistēmiskā viedokļa skatos, ja? tieši tā, tieši tā. Un tieši šādā kontekstā arī tika vērot tā darbība, nu, tā kā vairāk pauģu garumā. Un tas eksperiments bija sekojošs. Pelēm tika dots vienlaicīgi noteikts ķīmisks elements ar smaržu, jā, izteiktu smaržu, kā strāvas trieciens. Nu, diezgan nežēlīgi, bet zinātnieki tā. Nu, jā, faktiski viņas kopā saņēma kaut kādu smaržu, saņēma kopā ar strāvas triecienu, kas ir Jā, nepatīkami. Nu, tas jā, ir jā, iekšā kaulēm, ja? Nav jā. patīkami sajūta. Tieši tā. Un pēc tam viņi pētīja, kā tas parādās nākošajās paaudzēs, kuras tika nodalītas, un viņām vispār nebija nekādas saistības ne ar šo ķīmisko elementu, ne ar elektrisko strāvas triecienu. Ja? Un pats interesantākais, ko viņi novēroja, bija, ka otrās un trešās paaudzes, kurām nebija reaģēja tā, it kā viņam būtu bijusi šī pieredze. Cik interesanti. Tas parāda to, kā šī pieredze tiek nodot no paudzes paudzē pat tad, ja nav bijis iespēja iemācīties tīri fiziski, jo viņas tika nošķirtas speciāli, lai pārbaudītu šo teoriju, speciāli tika nošķirtas, ja viņas nebija tā, ka tā paudze audzināja nākošo, ja? Kur varētu domāt, ka tiek nodots vienkārši savu rīcību vai caur kaut kādiem uzvedības modeļiem. Apbrīnojami. Man sakot, trešās paudzes spēles, kuras neredzēja, kā uzvedās viņu iepriekšējo paudžu senči, viņas neapzināti baidījās no šīs smaržas, vai viņiem parādījās trauksmes līmenis ķermenī, ja to var izmērīt uz pelēm. Ar Viņas, vienu konkrētu mērķi izdzīvot un nepiedzīvot kaut kādu traumatisku pieredzi, kas ir bijusi. Ja, tad tiek nodots tālāk kaut kas, kas ir svarīgs mūsu izdzīvošanai. jā, jo cilvēkam, nu, dzīvniekiem un cilvēkam ir ļoti svarīgi izdzīvot.
Un tas Mm. ir pats pamats, lai mēs varētu izdzīvot. Nu, jā, un tad un faktiski tās peles ar elektrošoku, viņas tika traumatizētas tajā brīdī. Jā, jā, jā. Un tas ierakstās dziļi. Un tad mēs varam padomāt, kas ir tās dziļās traumatiskās pieredzes, kas ir piedzīvotas mūsu pašu vēsturē, ko mēs paši esam piedzīvojuši un kā mēs tās nododam tālāk nākošajām paudzēm. Un mēs varam padomāt par to, atkal atgriežoties pie tās laika līnijas, ja, kas ir tās traumatiskās pieredzes, ko ir piedzīvojuši mūsu priekšteči, ja, mūsu vecmāmiņas, vectētiņi, kur ir visi šie notikumi vēsturiskie, ja, kas neapšaubāmi ietekmēja un neapšaubām tur bija ļoti daudz par izdzīvošanu. Jā, jā, un tad, kad tu man šito stāsti, zini, man nāk tāda asociatīvi redzamība, neredzamība. Cik diezgan svarīgi ir bijis, ka tu neesi redzams agrākos laikos, ja? Lai tevi neizsūtītu, lai politiskais režīms tevi nesodītu, lai tu iederētos, lai tu būtu tāds kā citi. Ja? Tu nevis atļauties būt tāds, kāds tu esi, tāds, ka tevi pamana, ka tu drīksti runāt par to, ko tu domā, ka tu drīksti teikt par to, ko tu domā. Un, un tā ir, man liekas, tāda. Tas ir tāds, kā es nevaru noformulēt, ja, šobrīd, tāpēc, ka tāda sajūta ir, kāds kvalitatīvs lēciens ir jāveic vienas vai divu pauģu laikā līdz šodienai, kad ir milzīgs plašums, kad Mm. jebkurš drīkst būt redzams. Milzīga transformācija. Un tad mēs, tas, par ko mēs šobrīd runājam, faktiski ir par to, kā mēs piedzīvojam sekas, kā mēs piedzīvojam sekas no šiem te paauģu piedzīvojumiem vai traumatiskiem pārdzīvojumiem pagātnē, ja, kā mēs to piedzīvojam šodien, kas ir tas, kā mēs to izjūtam. Un tas, ko tu saki, ļoti svarīgi par to redzamību, ja mēs padomājam tādā perspektīvā uz apakaļ, ja šie te padomu laiki, kur labāk nelien virs ūdens un neparāda, ka tu esi savādāks, pretēji tam, kas ir šodien, kad, ja tu gribi būt veiksmīgs kaut kādā profesijā, ja, tad tu iespējams tev ir jābūt redzamam, tev jānāk ir uz skatuves, tev ir jābūt sociālos tīklos un jāsaskarās ar to, ka tu būsi redzams un ka tu tiksi vērtēts. Un cik lielu iekšēji tādu pretestību, trauksmi un mokas tas var izraisīt, ka man vajag vienu, bet dēļ šī mantojuma vai dēļ tās, ka iepriekšējās paudzēs ir bijusi šī trauma par redzamību, tu nespēji sevi realizēt. Vai es nespēju sevi realizēt, jā? Cik tas Jā, nopietns un iekšēji. tas, jā, ko pieprasa tev šodien, jā, un tas vēstījums, kas ir palicis, tas izdzīvošanas vēstījums. Jo skaidrs, ka padomu laikā tu nevarēji runāt par pieredzi, kā tu biji zaudējis savus īpašumus, kā tu biji izsūtīts, jā, un tas, ko tu biji spiests darīt, tu biji spiests klusēt. Vai šis nododās tālāk nākošajām paudzēm. Un arī pati padomu sistēma bija tāda, ka tur ne īpaši visiem vajadzēja būt vienādiem. Jā, tas galvenais vēstījums bija visiem jābūt vienādiem kā visi citi. Un ko pieprasa mūsdienu pasaule? Mūsdienu pasaule pieprasa, lai tu esi individualitāte, lai tu esi kaut kāds savādāks. Mēs gribam redzēt, kas tu esi. Ja? Šodienas pasaule vispār pieprasa kaut ko citu. Nevien tikai individualitāti. Viņi saka, esi autentisks, Jā. vai ne? Un Mm. tagad uz tā visa fona, nu, tā kā atvērt sevi vaļā. Mm. Un Tam, tad kāds parādās esi. ļoti liela trauksme, vai ne? Ar tādu sniedzu satikšos un te runā traumu, par ko labprāt mēs te visi klusētu. Kas ir vēl tie veidi, kā mēs piedzīvojam sekas tām pagātnes traumām? Veidi, kā mēs piedzīvojam, es domāju, ka tas primārais veids iespējams ir neapzināta ātra ķermeņa reakcija. Ja? Nu, tāds trauksmes līmenis īstenībā iespējams arī ar ēšanu,
saistīti traucējumi, depresīvas epizodes vai nomākts gara stāvoklis, ko es īsti tā kā, nu, nesaprotu, kādēļ, kas notiek. Man liekas, ka tu man stāstīji par pētījumu par holokaustu upuriem. Jā, tur bija ļoti interesants pētījums par to, par nākošām paudzēm, tiem izdzīvotājiem, kas bija izdzīvojuši holokaustu. Mhm. Un tas, ko tas pētījums parādīja, ka tur ir kaut kādi ģenētiskie marķieri, kas turpinās uz nākošajām paudzēm un kas izpaužās kā paaugstināta iespējamība piedzīvot depresīvus stāvokļus. Tas bija saistīts ar kortizola līmeni. Un, ja tā padomā, tad kāpēc ir šie depresīvie stāvokļi? Tie cilvēki, kas piedzīvoja holu vai kas izdzīvoja, ja, arī šajās nometnēs, viņi bija spiesti apspiest sevī agresiju un šīs te kaut kādas cīnīšanās reakcijas, ja, Mhm. jo Mhm. tas bija izdzīvošanas Jā, jautājums. tu vari izdzīvot, ja tu necīnies, ja tu pakļaujies. Jā. Jā, un līdz ar to tas nospiež ja, šo te mehānismu, un, un līdz ar to nākošās paaudzes manto kaut ko tādu, kad viņi ir mazāk spējīgi cīnīties, un viņi vairāk iekrīt kaut kādās depresīvos stāvokļos un mēģina kaut kā tikt galā ar šo, nesaprotot, par ko tas ir. Un jā, vēl par to, kā mēs piedzīvojam, man liekas, vēl interesants veids, varbūt jūs varat padomāt, varbūt arī jūs kādreiz esat redzējuši sapņus, tādus jocīgus sapņus, kurus piedzīvojat kāru vai kaut kādas tādas situācijas, ar kurām jums nav nekāda sakara. Mm. Ja? Tas arī var liecināt par kaut kādu pārmantojamību. Ir pat aprakstīta literatūrā gadījumi, ja, kad cilvēkam ir uzmācīgi kaut kādi konkrēti sapņi, murgi, un pēc tam padaloties ar saviem piederīgiem, izrādās, ka tas ir konkrēta pieredze, kas rādās, piemēram, vienā gadījumā tur bija pieredze, tēva pieredze, ko bērns redzēja sapnī, par ko viņš nekad nebija runājis. Ja, Mm. par to, ka viņš bijis izmantots bērnībā. Ja. Citā gadījumā tur bija pieredze no vecvecākiem, kas bija tur piedzīvojuši arī smagu fizisku kaitējumu pret sevi, ja, kas arī rādās atkārtojas sapnī. Lai gan man nav nekādas saiknes ar šo it kā notikumu, ja es neko par to nezinu, bet tas atnāk caur sapni, caur šo te neapzināto vēstījumu. Un kas vēlreiz parāda to, ka mēs tas, par ko Jungs runā par to kolektīvo bezapziņu, ja, ka tā visa informācija, viņa jau šeit ir, viņa pastāv. Jautājums, vai mēs spējam viņai piekļūt. Mm. Interesanti, un es nu, esmu piedzīvojis, ka ļoti daudziem cilvēkiem interese vispār ir, tad, kad tu sāc apzināties, ka tas, kas man traucē piepildīt sevi, ir kaut kas, kas īsti nav mans, ja, kas ir nācis. Tad pirmkārt, es paplašinu savu domāšanu. Es ne tikai koncentrējos uz sevi, bet es ar visu atbildību, lai man būtu labāk paskatos, ko es neapzināti nesu no tā, ko iepriekšējās paudzes ir piedzīvojušas. Bet ir diezgan svarīgi arī vienmēr ir tās rūpes, lai tiem, kas ir man priekšā, ja, tie, kas nāk aiz manu. Seko, nu, tā kā aiz manis. Jā, es baigi Priekš. nevaru pateikt precīzi, tāpēc, ka sistēmiskā kārtojumā bērni ir priekšā stāvi, ja, un, vai, ja tos, ko esmu radījusi es, lai viņiem nebūtu jānes tas, ko nesu es. Vispār es tev teikšu, ka ļoti daudz cilvēku, kas iet uz sistēmiskiem sakārtojumiem, ļoti bieži tie kā motivācija, kāpēc viņi to dara. Viņi kaut kādā brīdī sāk apzināties šos te sistēmiskos musturus, kurus viņi ir pārmantojuši, viņi ir ieraudzījuši to, un tad viņa motivācija ir nenodot tālāk, lai es kā tilts starp pagātni un nākotni varu kaut kādām noteiktām lietām savā sistēmā, savā izcelsmes sistēmā, savā vispār kopējā sistēmā pateikt, stop, pietiek, šis tālāk vairāk nemotosies, ja. Jo iespējams tas, kas ir bijis izdzīvošanai svarīgi iepriekšējās paudzēs, tad mēs mūsdienās ir citi izdzīvošanas noteikumi. Mums ir vajadzīgas kaut kādas citas lietas, citas pārliecības, Ne? kas mums Piemēram, būt ļauj. redzamam un runāt. Jā, iedomājies, vecmāmiņai tā noteikti, vai es nezinu, manai vecmāmiņai noteikti apdraudoši. Man savukārt ir jābūt redzamai, lai es varētu dzīvot. Jā. Nu, tā kā Jā, interesanti, cik vai ne? pretēji. Vai ne? Mm. Un cik svarīgi ir arī tas, ka
šajos smagajos notikumos ir jābūt spējīgam, vai jābūt kādam palīgam vai dziedinātājam. Jo ļoti interesanti arī tas, ka padomju periodā jau viss bija aiztaisīts ciet. Ja? Nu, viena lieta ir, ka cilvēks nedrīkstēja runāt, bet pēc būtības ne psiholoģija, tāda neeksistēja. Psihiatrija bija ar ļoti negatīvu zīmi. Baznīcas bija aizliegts, jo baznīca arī vienmēr ir bijis viens no institūtiem, kur iet, runāt, sastapt un nu, dziedēties, ja, agrākos laikos. Nekā nebija. Un tad, kad tas tiek aizturēts, noslēpts, nerunāts, tad tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas mums nezināms, dēļ kā mēs nevaram izkustēties savā dzīvē. Un tad, kad par to runā, tad noslēpuma vairs nav. Un šis, par ko tu runā, tas ir tas mehānisms, kādā veidā šīs traumatiskās pieredzes nododās no paudzes paudzē. Ja? Kā, ja mēs jautājam uz to, kādā veidā mēs varam pabeigt traumatisko pieredzi, traumatiskā pieredze beidzās tajā brīdī, kad es varu iekļaut viņu stāstā. Kad traumatiskā pieredze kļūst par stāstu, ko es varu stāstīt. Bet kamēr es to nevaru pārvērst stāstā, tā trauma paliek dzīva. Un, redzi, un atkal mēs atgriežamies pie piemēriem par izsūtīšanām, ja, un, ja tu padomā par to laiku, tad, ja tev ir atņemts īpašums, izsūtīts, ja, tu knapi izdzīvo tajos apstākļos, un tu atgriezies kā, ja, un tev ir šis te, šī birka visu mūžu tālāk, ja, par to, ka tu esi bijis izsūtītais. Vai tu par to spēj runāt, vai par to drīkst runāt tajā laikā? Un visticamāk, tu nerunā. Un nākošās paaudzes, ja tu redz pēcnācējus, tad nākošā paudze, viņa automātiski jūt, ka tas ir kaut kas, kaut kāda smaga pieredze, par ko mēs nerunājam, mēs klusējam. Un tad aiznākošā paudze iespējams var sākt uzdot kaut kādus jautājumus. Ja, tajā brīdī, kad viņi sastopās ar kaut kādām nesaprotamām kauna un vainas sajūtām, kad viņi sastopās ar nespēju būt redzamām, ja, Mm. nespēja izteikt savu viedokli, jo tas viss ir apdraudoši. Iepriekšējās paudzēs bijis apdraudoši un ir kaut kādas lietas, par kurām mēs nerunājam. Tas ir tas traumas nodošanas mehānisms, Mhm. kā tas no paudzes paudzes. Jā, un tas ir interesanti. Mēs runājam par nerunāšanu, un tā pašā laikā mēs runājam, vai ne? Mhm. Un kā Jā, un tas ir tas izrunāt? mehānisms, kā trauma. Izrunāt un mierīgi tam pieskarties, lai tiktu klāt tam spēkam, kas ir ļāvis izdzīvot. Ja? Jā, jo lai cik nebūtu paradoxāli, uh, traumas, pateicoties traumām, mums ir arī spēks. Kuru mēs varam apzināt un sev gūt kā bagātību tikai tad, kad mēs varam paskatīties un pieskarties tam, kas ir noticis. Ja? Un, Mm. un viens veids, kā mēs to varam sākt darīt, ir tā apskatīties, kas ir mans un ko es iespējams nesu, kas nav mans. Jā, un tas arī ir būtisks darbs, un man liekas, kaut vai sazīmējot savu koku trijās, četrās paudzēs un iezīmējot šos lielākos notikumus, var sev uzdot šo jautājumu par to, kā tas ietekmē mani šodien, kā tas ietekmē tos cilvēkus, kuri to piedzīvoja, un kā tas ietekmē mani šodien. Kādas izpausmes iespējams es varu sajust vēl šodien. Jā, un tāpēc mēs aicinām par to runāt, vai ne? Aicinām apskatīties, apdomāt, runāt no citas perspektīvas. Nedaudz drosmīgi. Jā, no skatījuma, kas viss tikai nav un ko visu nav piedzīvojuši tie, no kuriem es nāku. Jā. Paldies, tev sniedz par šo sarunu. Paldies, Santa, un tiekamies citreiz!